Vicis un biškopība kaut kā ļoti dabīgi atnāca un pievilka, un ne tas darba smagums, ne arī daudzie dzēlieni, tas nav kaut kādā ziņā atturējis. Daudz saka, tas ir tāds noslēgts darbs, tad meža vidū tad strādā biškops ar sirmu bārni, tad es esmu diezgan tāds pretstats tam visam, un ļoti daudz cilvēku ar to redz, un man ikdienā atgādina. Es ceru, ka būs kāds, kas to turpinās tālāk. Ģimene nodarbojās ar biškopību jau kopš 1857. gada, un tad mēs esam biškopi jau 6. paaudzē. Jā, ļoti bieži arī uznāk pagurums tāds, ka varbūt gribētos arī, tā jautāt, kāpēc tam tas vajadzīgs, bet tas ir diezgan daudziem, kas ir tādos arodos jau veiksmīgi, kad ir tādi kāpumi, kritumi, bet beigās jau laiks parāda to, ka tu esi palicis tajā biznesā un ka tu esi priekšu.